Dublis numur 2. Jā, turpinam ar citu kameru. Tad mēs turpinam iet. Paši redzat, cik mēs paējam, un kur priekšā varētu būt... Te ir slidens. Te priekšā varētu būt pirmais objekts. Labajā pusē. Mēs nedaudz skrienam, jo ir slidens. Tur tas zilais jumtiņš tur redzams. Tur pa labi mums ir viens mauzolejs. Tur mēs neiesim. Tur varam ar neiet, bet tur ir viens geokačs. Tur varam iet pakačot. Slīta, neslīta tām skujām. Tātad kāpēc iemesls, kāpēc izvēlējāmies šo parciņu, ir re, kur maziņu tiltiņi pa laikam ir. Nu, tur mēs vēl aiziesim. Šitas skaidās kaut kāds saules paviljons vai kas tam līdzīgs. Tur viņam var to vēsturīt papētīt, moš, ka tur kaut kādu tekstiņu, ja to satīt kopā, ja gribēsiet. Nedaudz nobružās, bet nu ko darīt, tādu mums, tā mums kop tos mūsu templīšus, ja? Bet tāds viens templīts. Ejam tālāk, vajag ilgi. Ja nav, ja. Čik, tā mēs atvadamies, re, kur vecis uz acīm tolīt. Raus, tur mums jau ir ezers. Ārpēc par to slidotavu. Es pa sniegu iešu. Mēs tuvojamies vienam ļoti tādam interesantam falliskam simbolam, kur mēs te varam granīta obelisks. No kura pavarās skaists skats uz ezeru. Vai nav dāļi? Šī vieta varētu būt varā ņemama principā šī skata dēļ, jo šitas ir viens no labākajiem, kas te ir atrādams. Tā, dodamies? Dodamies. Oi! Tā viņa iegriez.
Tad mēs tuvamies. Jā, Carteinīca. Jā, tuvamies Carteinīca. Nu, ar tādu koku būdavu jau vien ir. Un kādreiz esmu bijis baigi elegants. Nu, tas, ka kādreiz, tas pabūt. Nu, jā. Aleksandra paviljons. Un, ja mēs izējam viņam cauri, rekur, tad tur ir pretī mēs redzam Saules tiltu un Tempļa kalnu. Rekur, piezumājas tagad, rekur. Tur ir... Plus mīnus arī var to darīt. Tas ir... Ar labo kreiso roku rādīt. Nē, nekas, es jau piezumāju. Tur tātad ir Tempļa kalns un Saules tilts. Tur ir tāds skats, nu ko... Un tad te mēs varam atkal špagot, skatoties, cik daudz laika ir un kā, protams, mūsu vedēji izvēlēsies. Mēs jau visu viņiem priekšā neteiksim. Bet šitad mēs varam špagot atkal augšā. Skaties, tik daudz